Šobrīd daudzi uzņēmumi domā nevis kā vēl samazināt izmaksas, bet kā esošo budžetu izmantot gudrāk. Bonuskarte palīdz darba devējiem izmantot Latvijas likumdošanā paredzētos nodokļu atvieglojumus darbinieku atbalstam. Darbiniekam tas ir ļoti praktisks labums – brokastīm, pusdienām, vakariņām, ikdienas ēdināšanas vajadzībām. Un starp citu ar to var norēķināties arī specializētajos veikalos un tirgu. Var apmaksāt degvielu pie automātiskiem uzpildes automātiem, koplietošanas auto, sabiedriskā transporta biļetes, iegādājoties pie pakalpojumu sniedzēju. Kā arī sekt ārstniecības pakalpojumu izmaksas, turklāt pilnīgi jebkuras. Galvenais, lai tā ir reģistrēta ārstniecības iestāde. Darba devējiem mēs zinām, ka tava ikdiena ir aizņemta un dinamiska. Tādēļ svarīgi, ka zini, ka bonuskarte nav kārtējais bonus. Tā ir iespēja personālam paredzētos līdzekļus izmantot efektīvi un bez smaga administratīvā sloga. Ko tas nozīmē praktiski? Uz katriem 100 izmaksātajiem eiro darba devējs var ietaupīt 85 eiro, kas parasti aiziet nodokļos. Un vēl viena būtiska lieta – nav jākrāj čeki un manuāli jāapkopo darbinieku izdevumi. Bonuskartes tehniskais filtrs to izdarīs tavā vietā, ļaujot veikt norēķinus tikai tajās pakalpojumu kategorijās, ko ļauj likums. Ja tavs darbinieks nolems nopirkt, piemēram, ķieģeļus vai traktoru, darījums automātiski tiks atteikts. Bonuskartei nav līgumiestāžu tīkla, jeb konkrēta saraksta ar norēķinu vietām. Es varu samaksāt jebkur. Svarīgi, ka pakalpojums atbilst kompensējumām kategorijām. Gan pilsētās, gan reģionos, gan ārpus Latvijas, jebkurā diennakts laikā. Ja vēlies uzzināt, kā bonuskarte varētu strādāt tavā uzņēmumā, piesakies sarunai mūsu mājaslapā. Mēs sagatavosim tavu ietaupījumu aprēķinu un pastāstīsim par to, kā bonuskarti ieviest ērti, ātri un saprotami.